Jelgavas poliklinika ir ambulatorā ārstniecības iestāde, kas nodrošina primārās veselības aprūpes pakalpojumus. Poliklinikā pieejami ģimenes ārsti, dažādi speciālisti un diagnostikas pakalpojumi, kas ļauj nodrošināt pacientam kvalitatīvu un saulaicīgu aprūpi vienu vietu. Ļoti svarīgi ir paspēt, pirms mēs esam reāli saslimuši, paspēt paskatīties savu organismu no tā viedokļa, kas viņam ir vajadzīgs, un pārbaudīt to, lai mēs paspētu preventīvi iepriekš jau novērst tās situācijas, kas ir jāoperē vai kuri jāārstē nopietni jau. Ja? Jelgavas poliklinikā diagnostikas iespējas ir plašas, tātad iespējams ir gan mamogrāfu apmeklēt, gan kompjūteru tomogrāfu, gan rentgenu veikt. Pieejamo izmeklējumu klāstā īpaši vēlamies akcentēt mamogrāfijas izmeklējumu, kas ir būtisks katrai sievietei agrīna krūtsvēža diagnostikā. Turklāt mamogrāfija ir valsts apmaksāta skrīninga izmeklējums. Tāpat poliklinikas diagnostisko pakalpojumu klāstā ir ultrasonogrāfija, kas ļauj droši, ātri un precīzi iegūt attēlus no ķermeņa iekšējiem orgāniem, palīdzot saulaicīgi atklāt un diagnosticēt dažādas veselības problēmas agrīni. Savukārt, lai uzlabotu pacientiem pakalpojumu pieejamību, šonedēļ tika atklāts arī jaunais lifts, kas piemērots arī personām ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem. Lifts tika izbūvēts projekta SIA Jelgavas poliklinika veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, vides pieejamības uzlabošana ietvaros. Paldies visiem, kas piedalījās, kas atbalstīja. Paldies jums un griežam vaļā! Projekta ietvaros tika modernizētas 2 operāciju zāles, ārsta kabinets, 2 pēcoperāciju palātas un sanitārais mezgls. Tā ir ļoti tāda pārdomāta investīcija, skatu uz nākotni, tāda strateģiska, kad poliklinika attīstās, tāda kvalitatīva ambulatora dienas stacionāra virzienā, kas dos papildus jaunas iespējas pacientiem Jelgavas pilsētā un Jelgavas novadā saņemt kvalitatīvu ārstēšanu. Kopumā pārbūvētas telpas 168 kvadrātmetru platībā, investējot vairāk nekā 250 000 eiro. Te bija iepriekš jau zāle, bet viena, un mēs uztaisījām, paplašinājām durvis. Visas durvis tagad ir 1,20 m, kur var iestumt un izstumt efektīvi pacientu. Zigrīdai būs daudz vieglāks darbs. Tālāk sekos septiskā un aseptiskā zāle. Tālāk šeit proktologi, ginekologi var veikt savas operācijas. Būtiski, ka modernizēts arī operāciju zāļu aprīkojums, iegādāti 2 multifunkcionāli operāciju galdi, uzstādīts jaudīgs apgaismojums, papildu uzstādīt arī operācija lampa ar griestu stiprinājumu un griestu konsoli. Šis ir elektrohidroliskais galds, kas nodrošina maksimāli stabilu pacienta noguldīšanu un uzturēšanu operācijas laikā. No papildu aprīkojuma viņam praktiski ir pilnīgi viss iespējamais artroskopisko operāciju veikšanai. No tehnoloģijas aspekta pilnīgi viss šeit ir jauns. Ļoti ērti ir ķirurgam strādāt daudz plašākā zālē, kur līdz ar to neapdraud arī sterilitāti visu, jo ja šaura telpa, jums ir sterils galds, jums ir grūti viņam paiet garām, un līdz ar to tas ir lielāks risks pacientam. Šajās telpās tas viss ir novērsts, un līdz ar to ir domāts gan par pacientu, gan arī par darbiniekiem, par medpersonālu. Modernizētās operāciju zāles ļaus nodrošināt ne tikai esošās operācijas, ko iespējams īstenot dienas stacionārā, bet arī paplašināt pieejamu operāciju klāstu, kā ginekoloģijā, kā arī blefaroplastiku, kas ir acu plakstiņu plastiskā operācija. Mēs nodrošinām akūtās procedūras ķirurģijā, un, protams, mums šeit ir karpālā kanāla operācijas, kā pleca locītavas operācijas, vēnu operācijas, hemoroīdu operācijas, kaut kādu veidojumu izgriešana, noņemšana. Ja? Mūsdienīga un kvalitatīva diagnostika un ārstniecība ir pieejama ne tikai galvaspilsētas klīnikās, bet arī reģionos. To apliecina Jelgavas poliklinika. Ārstiem, kas strādā reģionā, ir drusku lielāka atbildība vietēju iedzīvotāju priekšā. Es visus aicinātu uz Jelgavas polikliniku.